Mēs gribējām uzspēlēt mazu spēli un saprast, cik jūs esat draudzīgs kolektīvs. Bet tā doma tāda, es uzdodu jautājumu, un jūs rādiet, kuram no sound poetiem šis visvairāk atbilst. Un pirmais jautājums ir, kurš no sound poetiem visvairāk no jums, visiem 5 visvairāk atbilst rokmūziķa tēlam? Sevi var likt? Ko ne? Vai sevi drīkst likt? Jā, droši. Vai. Kāpēc Pēters? Tāds jautājums bija. Nē, nopietni, kas viņā ir? Vienudējies, domāju. Viņš spēlē 20 gadus jau rokgrupā, līdz ar to... Tur nav 22 vecīt. Ok. Līdz ar to saprot 22 gadus spēlē rokgrupā. Bet es spēlēju 2 rokgrupās, un Kārlis spēlē 2. rokgrupā arī kopā ar mani. Jā. Tāpēc lūkšu. Es izvēlējos, tāpēc, ka tev ir gari. Bet kāpēc es izvēlējos Normundu? Tāpēc, ka Normunds agrāk spēlēja smagā roka grupā, kas saucās Depresija. Un No White. Un No White. Tas diezgan depresīvi. Un grupa Grey arī. Viņi nevarēja nodefinēt, kas ir No White, Grey. What was it? Depresija. Kurš no jums ir visslinkākais? Es vienkārši zinu, ka tā ir. Es nezinu, vai es... Es nevaru izvēlēties. Es teiktu, ka tā varētu būt. Jāni! Lūkš arī jūs. Es domāju, ka tas ilgi pazīstam. Undīna vinnē Cik jautājums bija, kurš ir visslinkākais? Tad atbild Kārlis. Ko tas grupā nozīmē slinkums? Viņš mazāk mantas nes, ka jākrāmējās. Bet arī tajā viņi progresēs, jo viņi mums palīdz. Saprot, viņi nekādīgi nevaram pierunāt viņai nest smagumus. Jā, saprot, viņi Rundītie kombi paši sevi nesīs, jā. Kurš no jums ir vismuzikālākais? Jānis liek visus vienkārši. Kur mans vārds? Jānis nevar izdomāt. Izskatām, dēmēt atbild. Kas tieši ir muzikalitātes? Kur ir muzikalitātes atslēga? Tas ir baigi relatīvi, tāpēc... Mēs visi esam ārkārtīgi muzikāli. Katrs savā veidā, tāpēc ir grūti izvēlēties vienu. Piemēram, es izvēlējos Jāni, tāpēc, ka Jānis pēdējā laikā ar ko citu nenodarbojās, kā tikai ar mūziku, un Jānis ir sarakstījis korim 2 skaņdarbus, vienu pie tam vēl, bet tas ir skaņdarbs, tas ir 20 minūtes. Tas ir skaņdarbs, ne 35 minūtes. 35 minūtes, jā, ar orķestri un kori. Viņš ir arī aranžējis teātra izrādēji. Viņš ir ļoti daudz nodarbojies pēdējā laikā ar mūzikas, tāpēc tā, es domāju, ka Jānis ir vismuzikālākais dēļ viņa dzīvesveida šobrīd, vai ne? Tikpat ārkārtīgi muzikāli Rundīni, jo viņa vēl augstskolā mācās. Čēls viņai ir katru dienu, cik stundas dienā tu čēlu spēlē? 12. Tā pasaka, arī pasniedzēji skatās. Tāpēc jau neteikšu. Tieši tāpat Kārlis, sākot ar hip-hopu, beidzot ar momentu un Alises piespēlē Alisei un Normunds ir vismuzikālākais pedāļu saslēdzējs, jo, ja mēs pastamies, kāda ir viņa virtuve. Cilvēku bez izglītības muzikālās tiek tik tālu. Jā, viņš ir ārkārtīgi muzikāls. Tā kā principā varētu visus parādīt. Kurš no jums pirmajiem aizpuram pateiks, zini, vajag tavā dziesmā kaut ko mainīt? Pirmais, tur jau nav daudz variantu. Jā. Bet. Wrong. Jā, stāv citu arī, jā. Protams, wrong. Nē, dalās mūsu domas. Dalās, jā. Tas kā kurā brīdī. Bet divi ļaunie. Norman, tu parasti saki, ka nav pietiekami depresīvs. Tas gan parasti sevišķīgi. Nē, es neteicu, jā, kad ir pārāk priecīgs vai pārāk. Jā.
Mēs grupa depresija, no white un grey, Un tur kaut kādas saknes paliek. Bet man liekas, atšķirās tikai tas, ka es bieži vien nevis saku, nē, tur kaut kas jāmēģina, nav labi, vai arī vienkārši pamēģinām šitā, vai pamēģinām tā. Es mēģinu tā kā kaut kā uzvedināt uz citām lietām. Man normāls vienkārši pasaka konkrēti, tas ir garām. Es to nespēlēšu? Jā, nu bez mazliet. Kas ir grupas kašķīgākais dalībnieks? Kurš ir? Kašķīgākais. Jā. Vienās vārtos. Kaut nespēcīgs redzēs, man pats izlēma. Starp citu, jā. Kāds arī. Ka kolektīvā ar vienu sievieti, Norma un dari kaut ko. Jā, augšējās, ka vēl. Nezinu. Labi, šitā. Bet tas... Kāpēc Jānis? Es nezinu, Viņš uzstājīgs tagad mēdz būt. Bet tas nav pat kašķīvies. Par ko viņš ir uzstājīgs? Pa visu. Viņš perfekcionis. Jā. Kurš radošajās nometnēs ir šefovārs? Kurš ir atbildīgais? Beidzot, mums domas visticamāk nedalīt. Nu, šefs stāsti, ko tad jūs ņemājat? Čili ar visu kaut ko. Jā, mēs pārsvarā čili ēdam, bet konkrēti šajā nometnē mēs ēdām rīsas ar kokos riekstu pienu, kariju vistu. Visas 3 dienas? Nē, jo vienu dienu mēs ēdām Undīnas atrastās karbonādes un salātus. Un vakardien mēs ēdām svaigus dārzeņu salātus un grilētu gaļu. Turpinot ēšanas tematu, kurš no jums apēdīs pēdējo picas šķēli? Tur pica? Ja maz vai daudz? Jā, cik liela ir šķēle? Vai cik mēs esam ļoti pāri? Lielākajā standartā. Es nevaru tik daudz apēst. Es zinu. Neviens netev jau daudzam, ja paliek pēdējā šķēle, vai tev pietiks nekaunības viņu paņemt? Nē, es zinu, kurš. Es zinu, kurš nevis apēdīs, bet tā liks visiem saprast. Kam šitā šķēle ir? Viņš pa visiem ēdiem. Kam tā ola cepaks? Tu sev cep vai tā vispār? Pagaid, bet Undīna tomēr uzvar. Undīna uzvar, jā. Nu, ka gribās ēst, tad gribās ēst. Kuram no jums ir vislabākā humora izjūta? Man pat gribētos teikt, Es ka... zinu. Nē, man ir 2 favorīti. Jā, man arī 2. Es reāli pajokošos. Es arī. Jāni. Anyway, Jānim ir arī vislabākā humora. Tikai tas no kuras puses skatās. X faktorā viņš tik tā. Es apmēram ar Gatu Kandu varētu joga ziņā iet. Kārlis ir vinnējis, nu viss Kārlis nav variants. Izstāst. Jā, pastāks smieklīgāk, ko tur pastāst. Tikai nesaku brāli māsu. Brāli māsu, nē, to nedrīkst. Par kuru? Pa ceļu tālumā. Eju. Skatos tālumā baznīca. Pie tuvāk. Nē, beigta labs. Pie vēl tuvāk. Nē, naudas maks. Drop the mic. Kurām tu zvanītu 2 naktī, ja būtu atgadījusies kādu ķibeli? Nu, saistībā ar grupu tieši. Prezidentam, bet tā kā viņš nav grupā, tad... Es atbildēšu par 2. Es domāju, ne? Jo... Nē, visiem pēc kārtas. Jāliek secībā. Nē, es atbildēšu konkrēti 2. Jums Jo nav? atkarībā kāda ķibeli ir, ja ir finansiāls dabas jautājums, tad es zvanīšu Normandam. Ja ir, kaut kāds... Viņš ir bagātāks? Nē, viņš ir mūsu grupas finansists. Ok. Viņam ir bankas karti, ja? Arī viņam ir bankas karti. Nē. Nav viņam bankas. Es tur tehniski naudas karti. Tehniski, jā, un tehniski dabas jautājumos Jānim zvanīšu. Jā. Un ja man nepacels viens, tad pacels otrs. Jums nav WhatsApp chatiņš vai Facebook grupa? Nav vispār nekā mums. Mums vispār nekā nav. Kas ir Mums WhatsApp? vispār cik jūs varētu ziedot, jo mums nav vispār nekā. Kurš uz skatuves no jums uzkāp? Pats pirmais? Tehniski koncertā. Atkarīgs no kuras puses uzējam. Jā, no kuras nāk. Ir gadījumi, kad šitā notiek. Nu vai, es teiktu, ir 2 varianti pēc manas loģikas. Man liekas, ka šitā. Es ņemšu
Nē, es tālāk. Kādā sakarā? Nu, viņš aiziet priekšā. Nē, neaiziet es teikšu... Ja tas, kas ir vis tālāk. Es teikšu šitā. Es šitā. Piemēram, ja mēs Jānis ņemam... toči neiet nekad pirmais. Labi, davai. Ja mēs ņemam... Ir gājis. Undīgi, tu kaut ko sajauc. Ja mēs ņemam, piemēram, Palādījuma koncertus un iepriekšējo Siguldas koncertu, tad es, man liekas, gāju pats pēdējais, jo man bungs bija tieši blakus. Jā, bet ja uzēšu... Bet es gāju pirmais, es gāju bet pieteikt izsildītājs. Ok, Undīnai tādā ziņā taisnība, es gāju pieteikt izsildītājs, bet tā grupa kopā es neju pirmais taču. Jā, nu tur es iet gāju. lūkšu. Un Undīne bija vienmēr pašā tālākajā stūrī, tāpēc tu gāji pirmā ar pūtējiem vai kaut kā tā. Pūtējiet pirmie. Ja jūs iesildītu Radiohead, kurš pirmais? Ja mēs iesildītu Radiohead vai Radiohead? Soundpoints iesildītu Radiohead. Kurš no jums būtu pirmais, kurš ietu pie Tom Yorka paspēst roku un aprunāties? Es pārliecinātos, ka tā ir taisnība. Mēs ar pēc apdīju domājam. Jo es biju pirmais, kas Liverpoolē piegāja pie Everything džekiem, ieraudzīja backstage'ā, ka viņi ir piegājām klāt. Nu, protams, bija arī Kārlis un Jānis. Tu nebija vēl, bija Normans un Jānis. Šitādā kompānijā jūs iet, ja? Nu, bet vairāk es vienīgais pie Jonsija gāju parunāt. Nē! Tu arī? Wrong. Bet tas bija pirmais. Nu, vienkārši mēs bijām vienlaicīgi vecīgi. Mēs nebijām. Labi. Džeks ir skatīgākais. Jā, es gribēju Jautājums, kurš bija kašķīgākais? Nu, forši. Paldies jums.